Motoklubs Moto AZ, Limbažu novads, Vidrīšu pagasts. Pamat nodarbošanās enduro. Pa brīviem brīžiem skiorings un motocross. Enduro ir mums tāds svešvārds ienācis Latvijas motosporta vēsturē. Tā ir bezceļu braukšana par pļavām, purviem, mežiem, ceļiem vairāku stundu, vairāku dienu garumā. Ja? Un respektīvi tas brauciens izvēršās 2-3 dienu garumā, ja? Ar kopējo kilometru skaitu apmēram no 300 līdz 500 kilometriem. No cik gadiem var sākt trenēties? Enduro ir tāds sporta veids, kad ir saistīts ar koplietošanas ceļiem. Tad sportistiem obligāti ir vajadzīgs vadītāja apliecība. Ja? Tiesības var iegūt mazajiem motocikliem no 14 gadu vecuma. Cik ilgi jūs nodarbojaties ar šo sporta veidu? Kopš 97. gada. Tas sanāk pilns 5 sezonas. Esmu no kaimiņu pagasta un padzirdēju, ka šajā pagastā ir tāds vīrs kā Jānis Bauns, kurš nodarbojas arī tieši ar enduro tiesāšanu un ar moču lietām. Un tas arī piesaistīja iesaistīties motosportā, kā arī pašam interesē tehnika, patīk ātrums, azarts. Cik gadus jūs nodarbojaties ar šo sporta veidu? Ar šo sporta veidu kaut kādus gadus 12 laikam. Interesants sporta veids, visādi daudzveidība ir bezceļi un tad ir arī visādi trasītes. Visi laipni aicināti enduro lielajā saimē. Motoklubs Moto AZ, kā viens no vadošajiem enduro motoklubiem, aicina visus interesantus no tuvākās apkārtnes, Limbažiem, pie Rīgas, mūsu saimē.